Mani sauc Veronika, un šodien mums ir radītājas dienas grāmata Vlogs 2 2026. Jā, diezgan liels laiks ir pagājis, jo pirmais vlogs bija mums janvārī, un tagad jau ir aprīļa vidus. Un jā, dažas lietas notikās. Man janvāra beigās atklāja autoimūno saslimšanu, līdz ar to man bija, un joprojām ir jādzer zāles, un līdz ar to manas adaptācijas laikā man bija diezgan slikti, un man nebija ne līdz adīšanām, ne vispār līdz kam. Un tikai burtiski dažas nedēļas atpakaļ es sāku kaut cik sāk justies kā cilvēks, un kamēr iet savās sliedēs, jā. Un plus man bija dzimšanas diena martā, un mums ir jauns ģimenes pieaugums, mums ir jauns suns, tā bija man dzimšanas diena dāvana. Un, jā, pielikšu bildi, mums ir Luna. Tātad mums jau ir 2 pomerānišu špici, ja jūs zinat, Rokijs un Skaja, un tagad mums ir arī Labrador retrievers Luna, melnā krāsā, meitenīte. Un ir nedaudz piemirsies, kā ir, kad ir bērni, vienalga tas ir cilvēka bērns vai suņa bērns, viņi ir bērni. Tas prasa daudz enerģijas un laiku. Un vēl, kas man vēl ir, vēl bija jauns matu griezums, jā, nogriez matus, arī savu dzimšanas dienu dāvanu uztaisīju. Tas bija ļoti interesanti un nekritatīgi nenožēloju, jo es savus visgaros matus neesmu griezus vairāk kā 10 gadus, un pēc visām slimošanām man izteikti daudz sāk krist ārā mati, un es sapratu, ko viņus turēt vēl. Ir jāgriež nost, un tas bija laikam viens no labākajiem lēmumiem, kas bija pēdējā laikā izdarīts. Un jā, Luna nāks, pateiksi čau. Jā, Luna, pasaki čau visiem. Pasaki, man sauc Luna. Jā, Luna šodien ir no ārsta, jo Lunai bija ieplīsis zobiņš, kur bija atvērta vēna, un līdz ar to viņai šodien bija savu veidu pirmā operācija. Viņai rāva ārā zobu, lai nebūtu papildus infekcijas. Pa lielām man šo vlogu negribās taisīt ļoti garu, un gribās viņu uztaisīt tādu īsu, vienkārši parādīt, ko es esmu uzadījusi un kādi varbūt mani plāni. Ar radīšanu vispār pēdējos 2 mēnešus bija diezgan tā maz, čābīgi, jo vienkārši nevilka uz to un negribējās, un vispār man vairāk gribējās gulēt. Bet viens no gatavajiem darbiņiem tajā laikā, kad mēs ar jums vēl runājām, ir džemperis brīvums. Lūk, šāds viņš ir, es arī pielikšu bildi. Viņš ir radīts 2 diegos no brušet alpakas silka, tas numur 5, akcents ir platas rokas, reglāns no augšas ar mēnestiņu. Man ļoti patīk, man viņu īsti vēl nav sanācis uzvilkt ārā, bet, skatoties, kā šodien laiks ir, un vispār šī nedēļa ir kā, to mums ir 20 grādi, tāds riktīgs pavasars, to mums atkal ir plus 12. Varbūt viņu uzvilkšu, bet man ļoti šis modelis uzrunā, man ļoti patīk, es pat speciāli nopirku beidzot vesti, lai varētu vilkt šāda veida džemperus ar vesti. Jā, tā kā tas ir mans pirmais. Izlietoju kopā es 10 kamolus, un mums ir bijusi jau kopadīšana. Kopadīšana jau, var teikt, ir beigusies, meitenēm ir sanākuši ļoti skaisti džemperi. Apraksts man jau ir gatavs, man vajag viņu tikai ielikt vienkārši kā atsevišķi vēl. Ja jūs vēlaties iegādāties šī džempera aprakstu, apraksts būs gan latviski, gan angliski. Apakšā infoboksā būs saite uz mājaslapu, kur jūs varat iegādāties aprakstu. Otrais gatavais darbiņš, tad to es pabeidzu kaut kad februārī. Šo es ar laikam pabeidzu februārī, ir Olgas sveter pēc Petit Knit apraksta. No šo džemperu man ir divējādas sajūtas. Viņš sanācis super plats. Man liekas, ka es laikam esmu nedaudz nogriezusi no tā blīvuma. Un man liekas, ka man beigās, es joprojām tā neesmu izmērījis platumu un valdziņu skaitu, bet secinot, ja es adīju izmēru, man liekas, ka man ir sanācis L vai XL izmērs, viņš ir super plats, viņš ir super liels. Es viņu dažas reizes esmu vilkusi. Un man nepatīk arī viņam kakla izgriezums, jo viņš ir izteikti dziļāks nekā, pieņemsim, ir citām adītājām. Viņš man ir šeit. Man nācās pat ņemt likt elastīgo diegu, lai viņš apmēram ir šeit. Tas būtu viņam jābūt šeit. Un pagaidām es ar viņu neko nedarīšu, bet man ir tāds aizdoms, ka es viņu ārdīšu ārā. Man viņa ļoti negribās, bet man ir tāds aizdoms, ka es viņu ārdīšu ārā, jo es saprotu to, viņa ir pārāk plata.
Un man īsti laikam, ziniet kā, kad es viņu velku, man šeit priekšā veidojas tāds kokums tāds. Un tad, kad es staigāju, viņš tāds izteicis, man tas nepatīk. Man draudzene izteica, ka viņai šis džempers ļoti patīk, un es viņai tā paprasīju, kādās krāsās apmēram tu gribētu savu džemperi. Viņa teica arī tā kā bēžīgs ar tādu netīru rozā, to blašu rozā, laikam blašu pink. Un man ir doma viņai oktobrī dzimšanas diena, varbūt tās viņai uzadīt, ņemšu mazāko izmēru XS, un es laikam ņemšu adatas 3,75, nevis 4. Un ir plānos, ka viņai uzadīt to XS izmēru un paskatīties, kā viņš izskatās. Un ja man apmierinās, tad visticamāk ārdīt ārā un uzadīt sev pa jaunam. Jā, tas ir liels darbs, bet jūs redzat, viņš ir ļoti, ļoti plats. Un man beigās, viņš ir ļoti plats. Es nezinu, kā man tā aizgāja, it kā darīja visu pēc aprakstā, visticamāk, kad blīvums. Kaut kas tur nesagāja. Dažreiz vilku, tīri, lai saprast jā vai nē, un tad es tomēr sapratu, kad nebūs, ka tomēr es viņu pārādīšu tikai, kad tas būs. Droši vien kaut kad līdz rudenim vai rudenī. Un trešais pabeigtais darbiņš, kas, manuprāt, ilga vienkārši triljonus gadus, ir umas skārf pēc Petit Knit. Pēc būtības ļoti viegli adās, nekas sarežģīts nav. Es īsti līdz galam nesapratu, priekš kam viņa veido tik daudz pieaudzēšanas vienā rindā, jo viņa veido pieaudzēšanu rindas sākumā, tad rindas centrā 2 pieaudzēšanas, un tad rindas beigās sanāk 4 pieaudzējumi. Jā, viņš tā kā laikam veido vairāk tādu nopaļotāku šalli nekā tādu 3 stūri, bet man liekas, tas ir, es šitai šallai neredzu vispār nekādu jēgu. Varbūt, ja tu ādu vidējo vai lielo, vēl ir kaut cik, bet šito maziņo, es viņu uzlieku, es viņu, piemēram, gribu kaut vai šādi vienkārši sasiet, man aizmuguri ceļās augšā, es vispār viņai neredzu pielietojumu, vispār nekādīgi, nezinu. Es viņu uzadīju, jā, es viņu tā kā gribēju mammai, beigās es viņu atstāju sev, pagaidām viņš man stāv, bet, jā, es gribēju sev arī tādu adīt, bet kad es viņu uzadīju, tad vēl gatavais adījums ir šallīte. No šī dzija bija Sannes Gāna Kašmīrs viņa jaunais, tad šis zaļais un bordo. Viņiem tur daudz krāsa nav, tā kā, ja jūs skatīsiet, jūs uzreiz sapratīsiet, kas par numuriem. Un man bija 2 kamoli šīs dzijas, lai uzvadītu sev arī tādu, bet es sapratu, ka nebūs. Un mēs ar manu bērnības draudzeni cenšamies vismaz pēdējā laikā vismaz vienreiz pa 2 mēnešiem tikties, tā kā savu veidu randiņu, kur mēs aizbraucam uz kādu no mūsu pilsētām Nīderlandē, mēs abas dzīvojam, kur mēs varam abas pastaigāt, izbaudīt laiku un jā, teiksim, randiņš. Un es ļoti gribēju tā kā kaut ko uzdāvināt viņai. Mums kaut kā tā ir iegājis, ka mēs viens otrai kaut ko dāvinam, kad tiekamies. Un es domāju, ko. Un tad es sapratu, man ir 2 kamoli, un es zinu, ka Petite ir tieši tas apraksts, ka tev tieši viens kašmīra kamolīts aizies šallītē. Pēc būtības, jā, es varēju pat visu, tur nekā sarežģīt nav. Un sanāca, kad mums bija tikšanās pirmdien, un sanāk, es piekdien iesāku, un svētdien jau pabeidzu mums abām, lai pirmdien var uzdāvināt, arī bilde būs. Šī ir tā maziņā Sofija šallīte, kas ir lūk šāda, jā, teiksim, šādam pavasarim, lai vienkārši kakliņu nosaktu. Un, jā, un tā arī sanāca, kad aizgāja viens kamols. Es nezinu, es adīju viņai no tā, sanāk, es šo dzīvu šai šallītē paņēmu, man bija 3 rindām, un tad, kad es pabeidzu pirmo mazo šallīti, man palika minimāli kripatiņš. Bet, kad es adīju otro šallīti, tur jau bija vesels kamols, un tur man palika apmēram 5-4 grami, es neatceros. Tā kā, jā. Un es gribu uzadīt vēl, man ir no Lamana Jāns, viņu kašmīra zīdziju, un es gribu vēl, es sākumā biju domājis, ka uzadīt vēl 2 maziņas šallītes, bet tad es padomāju, ka es laikam uzadīšu vienu lielu šalli, tā kā man ir 2 kamoli, tad vienkārši viens kamols būs vienai pusē, un otrs kamols būs otrai pusē, un lietošu viņu, atstāšu sev tomēr, to balto, parādīšu tūlītās viņu. Lūk, šī dzija, Lamana Roma, kur ir kašmīrs ar zīdu, 3,5 adatas šeit bija 3,5 mm, un tad es domāju, šeit es arī liedošu 3,5 mm, un tad vienkārši, jā, viena puse būs ar vienu kamolu, un otru pusi, tad man tāda gara šalle, un es domāju, viņa būs superīga ziemai. Un
Un, jā, jo, nu, es sapratu, ka es viņu tas labāk sev atstātu. Un, kas vēl? Mums vēl arī bišķiņ, pabeigtie darbiņi, man vēl pabeigtie darbiņi izrādās. Lūk, zeķes zebra, kā citi teica, bet tās ir, nu, es cenšos tā kā piedalīties pie Renātas dziedātājas, tai viņas zeķu adīšanas, teiksim, pasākumā, kur katru mēnesi savus zeķes, bet, teikšu godīgi, man kaut kā diezgan slikti sanāk ar to, jo man pagaram tikai viens zeķis uzadīts, un tās ir janvāra zeķis, un man jau ir vēl jāuzada februāra un marta zeķis, un jau ir sācies aprīlis. Jā. Un šīs zeķes pabeidz februārī, teikšu godīgi, es viņas tikai vakar izmazgāju. Un uzliku zeķu bloķētājiem, un jā, viņas jau ir izžūšas. Neko, man diezgan daudz dzīvi palikusi, ir pāri, Adī no opāla dzīves. Es nezinu, cik šeit ir grami, šis ir uz manu kāju, 38. Un vēl daudz ir palicis pāri, vai es no šīs dzīves vēl adīšu, vai pārdošu Vintedā, es vēl nezinu. Un tad ir vēl viens gatavais darbiņš, arī vakar tikai izmazgāju, es viņu pabeidzu jau februārī, un es viņu tik vakar izmazgāju, bet man sanāca nedaudz tāda šaizīte. Es gribēju pēc šīs šalas, pēc summas principa uzadīt arī tā kā tieši no viena kamola, bet es netaisīju vienā rindā 4 pieaudzēšanas, es taisīju klasisko pieaudzēšanu vienkārši, kad tu adi viena rinda, tu veici sākumā un beigās pieaudzēšanu, vienā rindā neko, nu teiksim tā, un no viena kamola. Un es paņēmu Drops Brušat Alpaka silku, vienu kamolu, jo man viņš tieši bija. Un tie radīja turpat atpakaļ veids pieaudzēšanas līdz man, es jau sapratu, kad man jau tūlīt tas kamols beigsies, lai varētu veikt noraukšanu. Un lūk, šāda šalīte man sanāca, arī 3 stūrītes, bet jūs redzat, man vakar, kur bija man laikam kļūda, kad tad, kad es adīju šo adījumu, šeit es darīju tā, kad es parasti vienmēr daru, kad es pirmo valdziņu noceļu, pēdējo izadu krēliski. Laikam šajā momentā to nevajadzēja darīt, laikam vienkārši vajadzēja, kad, nu, tu viņu izad labiski, un tad, nu, teiksim, kā valdziņš skatās, tā viņu izadīt, ja? Šī momentā sanāk, kad vienkārši labiski viņas laika adīt. Tad viņš būtu laikam vairāk padotos, jo man sanāca nedaudz, kad es izmazgāju, tā kā bija jāpastiep, lai tā taisna līnija veidojas, un tad, kad es stiepu, es otrā pusē bišķi pa stingri sastiepu, un jūs redzat, man šeit ir ieplīsis, bet es domāju, labi ir, lai viņš izžūst, un tad es kaut kā viņu te mēģināšu saķimerēt kopā, lai man viņš ir, bet jā, no šī šalīta arī ir tāda pat pēc būtības, tā kā šī, no kuras es īsti nesaprotu jēgu, laikam, vai es nemāku lietot, bet es domāju vienkārši pamēģināt ar vienu kamolu. Un lūk, viens kamols arī izgāja uz Drops Brušat Alpaka silk. Jā, ar adatām 3,5, ar tām jaunajām kantainām quad adatām no Čiegu. Lūk, 3,5, tās viņa jaunās, tas viņa jaunums ir, viņas ir kantainas. Teikšu godīgi, ir ok. Es nezinu. Nu, protams, ka droši vien es priekšrocību dod tām apaļajām, bet šīs pārmaiņas pēc arī var. Viņas cip savā veidā masē, un tad mazāk roksāp, un vēl kaut kas, nu tā viņi saka. Un es nopirku 3,5, 4 un numur 5 kantainās adatas, un numur 5 man ir, jā, un man tikai 3,5 pārējais, es nezinu, kur palikt. Un tie ir mani gatavie darbiņi no janvāra līdz marta beigām apmēram. Pat neteikšu marta beigas, es teikšu, ka viss šis ir līdz marta vidum. Nu, tur var teikt tā šalīt. Un tad man bija tāda pauzīte. Es iesāku adīt jauna zeķes, lai turpinātu. Un es iesāku adīt pēc sava apraksta zeķes Veronika, kas ir ar pīnēm. Man ir 2 kamoli krājumos Drops Nord. Un es domāju, ka vajag tos krājumus izadīt un uzadīt sev zeķes. Ar zeķu adatām. Šīs ir like, rozā. Tā man viņas patīk, bet viņas jau pēc pirmā, es sanāks lietošu tagad 2. reizi, un pirmā reize, kad es sāku lietot, man jau 1 vai 2 adatām sāk bersties nost krāsa, kas man liekas tā, nu, ok, bet, nu, kaitai. Tas ir tik tālu, cik es esmu iesākusi. Un es nopirku arī vēl vienas zeķu adatas no Sīnīt, 2,25, lai iesāktu otru zeķu adīt, tad paralēli viens otrai.
jā, šī varētu adīt Magic Lupā un abas vienlaicīgi, bet es to negribu darīt. Es gribu vienkārši pādīt uz zeķa adatām, katra atsevišķi. Un jā, tā lūk, viena ir iesākta, es gribu man ir jāpabeidz adīt valnīt, un tad sākšu otra zeķa sadīt, nu, respektīvi valnīts vienai, valnīts otrai, tur stulmdaļa vienai, stulmdaļa otrai un tā tālāk. Un jā, sinīt 225, gribu pamēģināt, kā ir adīt ar viņām. Es nevaru izvēlēties starp sinīt vai čiagū koku adatām. Tad beigās es izdomāju, ka paņemšu sinīt. Un tāds bija mans pirkums, nezinu, tad kaut kad. Un tad no procesiem man ir... Mums vēl joprojām dažas dienas vēl ir kopadīšana jakai pēra, lūk, šāds tas jakas modelis izskatās, man jau ir šāda jaka no Lamana Como Grande dzijas tvīdveidīgā. Un es izdomāju, ka es tagad gribu vēl vienu, un tad es piedāvāju kopadīšanu, daudz meitenes jau ir uzadījušas. Es esmu uzadījusi tik daudz stāvu daļu, kādu stāvu daļu, reglānu un vienu piedurkni. Bet, ziniet, man viņa diezgan ilgi stāv jau šādā veidā, un man kaut kā līdz galam kaut kas nepatīk. Un es saprotu to, ka es laikam ārdīšu ārā un adīšu citu jakas modeli. Es laikam adīšu vienkārši gludi labiskajā un ņemšu mazāk izmērā datas. Es domāju, vai nu 4,5 vai 4. Man vajadzētu uzadīt paraudziņu no šīs zijas ar 4 un 4,5. Un vienkārši uzadīšu gludi labiskajā, jo es tagad pēdējā laikā ģērbjot drēbes, es saprotu, ka man garderobē īsti nav vienkārši jaka gludi labiskajā, tāda nedaudz biezāka un ar apaļo kaklu, jo man ir divas jakas ar V-veida izgriezumu, un tad man ir jaka reglānā ar apaļo kaklu, bet tā ir no bruša, tā ir pūkainā, un tad man ir izklaides reglānā jaka vārpa, kas ir no Air, bet man gribās kaut ko no tādas gludākas dzijas, un, piemēram, un vienkārši gludi labiskajā, ne reglānā, vienkārši sākot, ar japāņu plec, teiksim, ar mugurdaļu, un tad sākam uzved muguru, tad pa priekšu, tāda veida man gribās jaku. Pēc būtības es līdz parādīšu princips, kā manai mammai, ko es tagad viņai ādu, bet... kaut kur ir nokrit marķierīts, bet man būs kaut kas līdzīgs, bet nedaudz savādāk. Tā kā jā, līdz ar to es šo jaku ārdīšu ārā, un tāpēc es viņu nepabeigšu, bet es nepārdzīvoju, jo es adot, es sapratu to, ka es laikam tomēr esmu tas cilvēks, kuram patīk vienkārši gludi labiski adījumi, man kaut kā... Jā, teiksim, ap pīnēm un viss tas ir smuki, bet kaut kā man uz viņiem nevelk. Es nezinu, kāpēc. Un tāpēc es sapratu to, ka tomēr laikam vēl viena tāda reliefa veida jaku es negribu. Un tāpēc es viņu ārdīšu ārā. Un tad mammas jaka, kas bija ļoti, ļoti ilgi stāvēja nost, man liekas, 1,5 mēnesi viņa stāvēja. Un vakar mēs ar vīru sākām skatīties filmu, un man bija tā, ka man ļoti gribējās kaut ko pādīt. Bet es nezināju, ko, jo es negribēju ne jaunu projektu, es negribēju adīt zeķes, es nezinu, ko es gribēju. Un es domāju, jāpaņem, jāuzmēr tā mammas jaka, jāsaprot, vai man viņu turpināt vai ārdīt ārā, jo es nevarēju saprast. Un beigās es, kad piemērīju to jaku, es sapratu, ka tā jaka izstāst ir neko. Un tad es domāju, labi, ņemšu un tālāk viņai... Adīšu stāvu daļu, jo kā man šī dzija, man lūk ir šāda no Katijas Merino Aram, kur ir 100 grami uz 155 metri, un šeit ir Merino ar akrilu un ar adatām numur 5 es adu, un man ir tikai 5 kamoli, jo mēs bijām tai veikala izpārdošanā, kur tirgoja visu kamolus. Un es nezinu, vai man pietiks vēl projām. Man likās, ka man ir šis kamols un vēl, bet izrādās man ir 2 veseli. Respektīvi, ko es gribu teikt? Es gribu teikt, ka es izdomāju, ka es labāk no sākuma uzadīšu pilnu stāvu daļu, visu apdari, un tad skatīšos, cik man paliek pāri kamoli. Jo, ja man būs jāpiepērk, pieņemsim vēl viens kamols, es pieļauju iespēju 98%, kad partijas numuru un krāsa atšķirsies, līdz ar to var atšķirties krāsa. Un tad es biju domājis labāk, lai es tad laidīšu, teiksim, pa svītrām
piedurknēs, nu, pieņemsim tur 4 rindas ar manu veco kamolu, 4 rindas ar jauno kamolu, lai labāk tur tas viss spēlē nekā es pēkšņi stāvu daļā to babahu ielikšu. Tāpēc es izdomāju, ka es adīšu stāvu daļu. Pēc būtības šī ir pēc... Es aizmirsu, pēc kaut līdz pastīšos. Tātad šis ir apraksts no Mono Edition, man liekas. Jā, man liekas, ka no Mono Edition adītājas un saucās šis apraksts Mono Boxy Cardigan. Tātad viņš ir boxy un viņš nav domāts baigi garais. Viņš ir domāts tā, lai, teiksim, lai ar biksēm būtu ērti. Un, nu, lai viņi tā kā nav tur ļoti gara. Viņa ir domāta tā kā īsa, bet mana mamma ir garāka pa manī, un tāpēc man tur vajadzēs apmēram manifestēt, lai es saprastu to garumu. Bet man liekas, ka es jau drīz jau būšu pie tā punkta, kur ir jāveic valnītis. Kopā man pagaidām patīk, kā izskatās. Pēc laikam vajadzēs šai jakai, teiksim, tādu pauzīti, lai saprastu adīt vai neadīt. Vienīgais, ko es lasīju Raverlijā, ka tur iesaka nedaudz vairāk ņemt uzcelt valdziņas, nekā viņa aprakstā ir minēts. Nu, pieņemsim, ja viņai mazākajam izmēram ir minēts uzņemt 52 valdziņas, tad tur, man liekas, bija minējuši, ka labāk, man liekas, ka viņa bija minējuši, ka kaut kāds arī 60 vai 64 uzņēma. Kas man būs interesanti, ka šeit būs jādara piedurknes ar German Short Roast, tad ar vācu nepabeigtajām rindām, ko es piedurknēju. Es zinu to principu, bet es īsti neesmu to darījis, jo man nav bijis vajadzība. Tā kā man būs ļoti interesanti to izmēģināt. Jā, kopā sanāk, ka šis mazākajam izmēram ir 3. kamols iet, un es ļoti ceru, ka es ar viņu arī pabeigšu, un man arī savā veidā sanāks apdarīt. Man ļoti gribētos, lai man šī dzīve pietiek, ļoti gribētos, jo pēc būtības ir jāpietiek. Te nav vietas tev tagad, bet es nezinu. Nu, ļoti gribēs, jo man baigi negribās pirkt. Nu, kur tu te ielīdīs? Nu, Luna. Nē, nevar. Ja tu aiztiks, tad es tev nolikšu lejā. Viņa ļoti interesē. Bērnam viss interesē. Tā. Un, jā, tā kā gribu pievērsties šai jakai un gribu viņu pabeigt. Vasarā mēs brauksim. Kaut gan es domāju, es mammai ātrāk viņu nosūtīšu. Gribētu sev arī šo modeli. Es nezinu, es ielikšu viņu mazgāt, un kad to visu gala rezultātu redzēšu, tad es pastīšos, vai es šo dziju izmantošu šāda veida jakai, vai nedaudz savādāk. Es nezinu, es zinu to, ka šī nebūs ar numuru 5 adatām. Un sanāk, es tādu mazāko izmēru, un tur būs... nu nevar atrast tagad. Man liekas, kad ir jābūt tā 6, 4, 3. Man liekas, kad ir jābūt atradu. Nu, viņa saka, gatavā jakai ir jābūt 114 centimetriem apkārt mēram. Tas ir pilnībā pietiekoši, jo mana mamma ar savām ārstnieciskajām diētām ir ļoti tieva. Tā kā viņai būs plus gandrīz 25 cm brīvumu pielaid. Jā. Un, ko es varu teikt? Man pagaidām ļoti patīk. Skatīšamies, kā būs, varbūt beigās es arī uzadīšu. Vienīgais, ko es domāju, šai jakai ir dubultā apkakle. Es nezinu īsti, vai es gribu dubulto apkakli, jo šī dzīve ir ļoti bieza. Viņa pati ādā ar 2 pavadieniem kopā. Nu, piemēram, viņa āda dropski cilk, nu, pieņemsim, jā, viņa āda ar, kas ir plānāka dzīve, bet viņa dod to efektivitāti un vēlāk tāda uzblīzdētās mohēras. Un tur tā kā ir pieņemama, bet šeit man ir vienā tā kā diegā un tāds pavadiens. Man liekas, ka būs pārāk biezi. Un turklāt man ir jāekonomē dzīve. Man vajag tā, lai man pietiek visam. Es šausmīgi negribētu pirkt speciāli vienu kamolu klāt, lai tur pabeigtu. Tāpēc es domāju, ka es vienkārši adīšu vienā to kaklu apdaru. Un jā, tā kā mans tuvāko dienu plāns ir pabeigt šo jaku
lai tā kā tāds punkts uz zīju, jo viņi arī diezgan ilgi velkās man līdz. Man liekas, es viņu uzsāku janvārī un vēl neesmu pabeigusi. Bet, es viņu neesmu aiztikusi ļoti ilgi, mēnesi, pusotru stabili. Un, lūk, jūs redzat, viņai ir tāds apaļais izgriezums, kas man, es tādu arī savu jaku gribētu. Un tad man ir gatava šī jaka, jūs redzat, varbūt, ka šeit ir diegi un vēl kaut kādi marķieri. Jā, šis bija mans tāds ašā doma. Es ļoti iedvesmojos no kārdigan ar bumbuļiem, un es gribēju arī tādu uzadīt. Un es no sākuma iesāku adīt, tā kā sāku no muguras, arī tā kā ar jāpāņu plecu, bet sanāca, ka tur bija es pārāk bieži bumbuļus taisīju. Es sapratu, ka tik bieži bumbuļus nāk taisīt, viņus vajag taisīt ļoti reti. Uz ko es arī daru, man bumbuļi katra 18. rindā. Ļoti reti, un jūs redzat, viņi nav daudz. Un, kaut kā aizgāja tā, ka es uzadīju ļoti lielu izmēru. Es uzadīju uz 150 cm apkārtmēru. Sanāk, šis ir, teiksim, ja es veidošu kopadīšanu, tad šis būs lielākais izmērs. Viņai ir liela. Es to sapratu tikai, es nezinu, kad es adīju, ko es domāju, ko es rēķināju, es nezinu, bet, tā sanāca, bet man patīk pagaidām. Un vienīgais, ko es viņai likšu pogas, es sapratu to, ka man tomēr labāk pogas, jo es atvērtas jakas tā īstenībā baigi nenēsāju. Kaut kā man nezinu, man gribās pogas, un tad es atradu sev krājumos, lūk, šādas vienkārši, tā kā pērļota poga, un man ir plāns viņus vienkārši piešūšu klāt. Es neesmu taisījis nekāds pogcaurums. Es vienkārši piešūšu klāt, jo es zinu to, ka, nevajag, es nepogāšu. Es vēl par šo jaku domāju sev vai ne sev. Piešūšu pogas un paskatīšos, teiksim, pēc būtības viņi būtu tāda ideāla, vienkārši tāda, siltām pavasarim, pavāsai vasarai. Vienīgais, jūs redzat, kakla daļā man tāda diezgan izgriezums ir. Bija doma, ja es viņu atstāšu sev, varbūt tās ielikt elastīgo diegu, konkrēti, kaut ko līdz šai zonai, tā kā. Bet es vēl domāju, bet kopumā man šis projekts ļoti patīk, tā ir Dzija Drops melodija, un es izlietoju kopā apmēram 5 kamolus, 5 kamolus ar adatām numuru 6. Un pēc mazgāšanas, tad, kad es viņu uzadīju, viņa bija varbūt nedaudz pufīgāka, pēc mazgāšanas viņa nedaudz tāda ieplakusi, bet es jums teikšu tā, viņai tieši tāda pati kā Drops Brushed Alpaka Silk, es baigo atšķirību neredzu. Vienīgais Drops Brushed Alpaka Silk ir plānāks pavadiens, bet ja jūs saliekat 2 pavadienus kopā, tas ir tas pats, kas melodija. Tā kā varianti var būt tā pati Drops melodija, varbūt Drops Brushed Alpaka Silk 2 diegos, varbūt Drops Air kopā ar Brushed. Un vēl man ir viena Dzija. Es te nesen pārkārtoju savus visus adījumus, jo man te vajadzēja pārvietoties, un tam man ir tāds vairāks kastes, kur var likt visas Dzijas, un šī ir viena no tādiem. Un tā Dzija ir no Lana Grossa. No Lana Grossa, Lala Berlin, brušī 50 gramu 135 metri. Viņi arī var būt alternatīva vai vienkārši kaut ko tādu līdzīgu atrodiet. Un, ja kāds jautās, kā būtu no mohēras, ziniet, es nezinu. Tad, ja grib, lai no mohēras, tad es ieteiktu laikam mohēru ņemt 3 diegos, jo 2 diegos nebūs tas efekts. Viņi būs tādi pa plānu. Tur vajadzētu 3 diegus viennozīmīgi. Šī Dzija man ir 4 kamoli, un man it kā gribās adīt mammai, un es mammai adītu mazāko izmēru, kas ir uz 100 cm krūšu apkārtmēru, es jau tā kā pareiķināju, man vajadzētu pilnībā pietikt ar 4 kamoliem, un man ļoti tā kā gribētos, bet es nezinu, man WhatsAppā ir latviešu adītāja komūņa, ja jūs vēlaties pievienoties, tad tur būs links, un es meitenēm piedāvāju kopadīšanu. Ja noteikti cilvēks skaits pieteiksies kopadīšanai, tad es uztaisīšu kopadīšanu šai jakai un adīšu mammai. Jo pagaidām es laikam nedaudz noguru no pūkainās Dzijas, un man baigi nevelk uz to, bet varbūt es uzadīšu, jo man šī Dzija stāv un kaut ko uzadīt no viņas vajag. Un varbūt tāpēc es tagad tādu vienkārši gludu labiskajā no gludas Dzijas, jo es noguru no tās pūkainās, jo es, var teikt, visu šito laiku pievēršu uzmanību šai jakai.
Un jā, es piešūšu pogas, un, manuprāt, būs baigi labi. Un, jā, tad no šīs dzijas man vēl ir šāds drops Air. Tāds, es pat nezinu, mustards. No šīs dzīs es mammai adīšu vesti. Pēc tites viņa ir tā sānā pogas, ja mammai ļoti iepatikās tas modelis, bet tas nebūs tagad. Tā man ir ļoti daudz zeķi, no kuras man, lūk, ir jāda zeķis, lai būtu tai Renāts dziedātais visā afērā. Un, jā, lūk, man ir no Vincenta Van Gogha, ko īstenībā labprāt arī gribētos iesākt tagad adīt. Mēs ar manu draudzeni, tad, kad es uzadīju tās šalītes, mums martā bija viņa randiņš, mēs braucām uz Amsterdamu, uz Vincenta Van Gogha muzeju. Bija ļoti skaisti. Un mēs redzējām īrisu un saulespuķi. Tie bija tie, viena no viņa slavenākajiem darbiem. Un šeit tieši saulespuķi. Jā, to nakti, kur es vienmēr aizmirstu nosaukumu, viņa diemžēl nav Amsterdamā. Viņa, man liekas, viņa Ņujorkā. Un tad viņa portretu, ko es gribēju ļoti redzēt, kur viņam tā ausa nav, viņa arī te nebija. Viņa bija citā muzejā, bet es aizmirstu, kurējā. Un šī tieši saulespuķi, ko es redzēju, ļoti skaistas un interesantas gleznas viņam. Un ļoti interesanti bija skatīties tieši viņa attīstību, ka viņš tikko sāka zīmēt un krāsot tās visas savas gleznas, un tad viņš jau aizgāja uz to savu, kur mēs viņu pa lielam visi arī zinām. No tiem tumšiem uz tiem gaišiem toņiem. Varbūt es kāds fragments ielikšu no video, kā mums tur gāja. Un jā, man ļoti gribētos uzadīt sev šīs zeķītes. Un vēl, kas man ir vēl, ko es vēl gribu? Es nopirku aprakstu no Petitas to Megī kardiganu. Es biju minējusi, ka es ļoti gribētu uzadīt sev to Megī kardiganu no Kašmīra. Bet es sapratu to, ka laikam es vēl neuzadīšu to no Kašmīra. Un tad es domāju, bet es ļoti gribētu to modeli uzadīt. Un es domāju, kā man viņu adīt. Un tad es domāju, jāskatās, kas man ir mājās krājumos. Un tad es sapratu, ka man mājās krājumos ir šī drops Sky dzija, no kuras es adīju jaciņu dāvanā jaundzimušajam. Un man diezgan daudz kamoli ir. Man ir 3, 4, man ir 6 kamoli. Gandrīz 6. 5, 6. Un man pilnībā pietiks, un es jau uzadīju paraudziņu, un es adīšu mazāko izmēru, un ar 3,5 adatām, kā tur ir norādīts, jā, un tad šeit mums, es neatceros, kas tur sastāvā bija. Šeit sastāvā bija 7,4 alpaka, 18 poliamīds un 8 vilna. Un, jā, un es no viņas adīšu sev, bet es nezinu, kad es uzsākšu. Bet man gribētu uzadīt to modeli. Pirmkārt, es tur gribu to vienu tehniku paskatīties, iemācīties un uzadīt. Un jā, man ir šī dzija. Lielā man gribās vienkārši ļoti izadīt visu tas, kas man ir. Un tāds ir mans plāns, tā kā tuvākais plāns. Tad, protams, man arī ir vasaras adījumi, kurus es gribu uzadīt. Viens no vasaras adījumiem, ko es gribu uzadīt, ir mans bezmaksas apraksts Tops Margarita vai Margaritas Tops. YouTube viņam ir bezmaksas pamācība, un arī Raverlijā var viņu lejuplādēt. Ir ļoti daudzi cilvēki radījuši, un interesanti tas, ka man nesen vienā angļu meitene uzrakstīja, ka viņa redz, ka Etsijā tirgo kā aprakstu maksas. Viņa jautāja, vai tā esmu es vai ne, un man bija tāds, tas bija man tāda pirmā pieredze, kad patiešām visas manas bildes, pat manu seju lieto un pārdod to aprakstu pa 5 eiro. Bet, ka viņi pārdod, bet es skatījos, ka tas vispār ir kaut kāds vilts profils, jo tur ir ļoti daudz citu cilvēku arī apraksti, un viņas vienkārši visu tirgo. Es nezinu, ko tur var darīt. Viņi teica, ka viņi reportos, tā kā rakstīs supportam. Es mēģināju, man nesanāca, un man bija tāds, lai jau. Un es gribu atkārtot to adījumu, un man ir dzija Cotton Light no drops, kur ir 50% kokvilnu un 50 poliesters, un man ir 7 kamoli, viennozīmīgi man pat paliks pāri. Un es gribu uzadīt savu to topu, plus vēl vienreiz nofilmēt atkārtoti video un ielikt YouTube. Un tā dzija, kas man no šīs paliks pāri, es tad miksēšu un uzadīšu sev. Man ir apraksts šoperim poperim, bet es laikam vienkārši gribētu kaut kādu svītrainu uzadīt un nedaudz lielāku. Tā kā, ja man paliks, man visticamāk paliks pāri, tad es uzadīšu vēl
Šoper papīra, kāds sadats tev vajadzēja izmantot? 4 mm. Cik man tur tam aprakstam bija? Es neatceros. Šeit ir 50 gramus 105 metri, tā kā tas ir tāds, ko es gribētu iesākt, un vēl es gribētu ļoti uzvadīt kaut ko no dzīves safran un no belē. Es tik nezinu, ko, varbūt tās kaut kādu arī kopadīšanu uz saviem vienam veciem aprakstiem uztaisīt, piemēram, vasaras ziedam, bet man gribās vienkārši gludi labiskajā adījumā, kādu tā kā tēkrakla veida uzadīt, bet es nezinu, kad tas būs. Man ir iesākts viens projekts, es esmu iesākusi dāvanā lācīti, jūs atceraties, es meitai savai bija adījusi spilvenu lācīti, un es iesāku tādu vēl vienu, bet laikam, kad es ņemšu citu dziju, jo tā ir, es iesāku adīt ar to Alizē zeķu dziju, kas ir tā kā 6-kārtīga vai 8-kārtīga. Un man līdz galam kaut kas, es nezinu, laikam es no iznādīšu. Un tad es domāju, ņemšu un adīšu no, laikam, kā no karizmas, lai, nu tāda doma, es nezinu. Man it kā vajadzētu to uzadīt, jo mājā es gribētu dāvināt. Jā, bet es iesāku kaut kāds 10 rīns un tā arī nepabeidzu. Un tad es iesāku adīt zābaciņu zaķa, bet es uzadīju tikai vienu un tā ir rozā krāsā. Man ir jāpabeidz, protams, uzadīšu to vēl vienu, jo vienu jau ir uzadīt, gan jau nolikšanos, gan jau kādam dāvanā būs, bet tā man vajag, man ir krājumos, tādā krēmīgā krāsā, un no viņas es gribu uzadīt zābaciņus, un varbūt vēl jaciņu, varbūt, es nezinu. Manai jaunākajai meitai skolotāja jūnija vidū iet dekrētā, jo mums skola ir līdz 10. jūlijam. Un līdz tam laikam man ir jāuzad, lai viņi varētu uzdāvināt. Un viņi gaida puiku, tāpēc rozā nederēs. Un jā, tas man vēl ir jāizdara. Tas arī ir viss lielos vilcienos. Ko es gribu teikt? Ir ļoti svarīgi, ja jūs liktu, ja jūs spiestu podziņu patīk, un ja jūs atstātu komentārus. Jo ja jūs atstājat komentārus, tad YouTube redz, ka šis kanāls strādā un šeit lieta notiek. Jo es teikšu tā, pēc pēdējā mana vloga, man brīžiem krītās tā vēlme filmēt video, jo ir daudz, teiksim, ir skatījumi, bet nav atsauce, ja? Nav komentāri, nav nekā, un tam man citreiz ir tā skumīgi, liekas, jūs man skatāties 5 minūtes vai kas īsti notiek. Tā kā būtu ļoti jauki, ja jūs uzspiest podziņu patīk un arī atstāt komentāru, kas jums patīk, kas jums nepatīk, kas jums kaitina vai kas jums interesē, vai es nezinu. Visiem ir savu kaut kādu vēlni galvā. Un, protams, ja jūs arī neesat abonējuši manu kanālu, arī abonēt manu kanālu. Un tiksimies, kad tiksimies. Jā, tā jau līdz nākošai reizei. Atā!